to, ko mēs meklēsim, to mēs atradīsim. Un it kā mēs zinām to frāzi, bet es šodien gribu paskatīties to tieši no mīlestības, no attiecību viedokļa, jo mēs bieži meklējam no sākuma tādu tā kā otrā cilvēkā to atsauci uz mūsu mīlestību, un sākotnēji šis posms, kā mums parasti sākās attiecības, tas ir aizraušanās, tās ir kaisle, mums ir viss iekšā sakāpināts, ka mums liekas, ka pasaule ir tik skaista un viss zied un taureņi iekšā lido. Un tie, kur ir papēdījuši šos te mīlestības ciklus, ja jūs zinat, ka 2 gadi tas ir šis eiforijas laiks, ka mums ir šīs rozā brilles un mēs redzam otrā cilvēkā tikai labu un cik viņš ir brīnišķīgs un skaists. Un pēc šiem 2 gadiem tad sākās, kādam arī ātrāk, sākās šī saucamā realitāte, ja, kad šīs te brilles ir noņemtas un sākās dzīve. Un tad ir tāda sajūta, ka tā mīlestība ir nomirusi, kur viņa ir, kur viņa pazuda, un tas otrs cilvēks tagad sāk krist uz nerviem, ja. Un tad ir tas posms, kad mēs varam ieraudzīt savu briedumu. Jo mīlestības stiprums vai laulības ilgums ir atkarīgs no cilvēka brieduma. Un attiecībās parasti sastopās dažāda brieduma cilvēki. Ko es domāju ar šo te vārdu briedums? Tas nozīmē to, cik cilvēks ir tā kā kvalitatīvi, ja prasmīgi izgājis caur attīstības posmiem no bērnības. Cik viņam ir daudz traumas, cik viņš ir daudz iesprūdis kaut kādā bērnības sajūtā un skatās uz situāciju no šī iekšējā bērna skata punkta. Un jo vairāk cilvēks ir šajos iekšējā bērna skata punktos, jeb šajā iesprūšanā, jeb viņam ir arī šis nosaukums infantīlisms, kur cilvēks vienkārši to enerģiju, to situāciju nespēja paskatīties no iekšējā pieaugušā, kur ir vajadzīga iekšējā dziedināšana. Un mēs arī kursos un nodarbībās skatāmies uz šo caur 5 pamatprogrammām, kas daudz dziļāk un pamatīgāk visu šo apskata, bet mūsu attiecībās mums ir svarīgi ieraudzīt. Svarīgi ieraudzīt tas, kur man ir bailes, kur man ir nedrošība, kur man ir trigeri, un kur ir tas, ka attiecības, caur kuriem jautājumiem rodās attiecībās konflikti. Nav tādas attiecības, kurās nav domstarpības un nav konflikti. Ja ir dzīves cilvēks, domājošs cilvēks, kurš ir sevi atraisījis, viņam būs atšķirīgi viedokļi kaut kur. Jautājums ir, kā mēs attiecībās šos konfliktus risinam. Vai mēs protam, vai mēs esam iemācījušies runāt, vai mēs esam iemācījušies risināt. Un caur to mēs arī varam ieraudzīt savu briedumu. Vai mēs konfliktā uzvedamies tieši ar to pašu patērnu, vai tieši pēc tādas pašas schēmas, kā mēs uzvedamies bērnībā, lai mēs kaut ko dabūtu. Vai mēs protam paprasīt, vai mums ir tur bloki, ka mēs pat nevaram paprasīt. Un tas viss, to visu mēs varam ieraudzīt caur attiecībām, jo tad, kad mēs esam vieni, ja mēs esam vieni. Bet kāpēc lielākā izaugsme tieši notiek caur attiecībām, ir tieši šis iemesls, ka savstarpēji jau tuvāk saistoties mēs ieraugam tos savus blokus, ja šo te briedumu pakāpi. Un tad bieži vien cilvēki nonāk pie tā, ja viņi ir zemākā šajā briedumā, ja ir daudz vēl tādas lietiņas, kurām vajadzīga dziedināšana, kurām vajadzīga šī te pārskatīšana, ka tur es esmu iesprūdus savā iekšējā bērnā, tur es uzvedos kā mazā meitene vai mazais puika, tieši tā kā es to dabūju, ja panācu, jeb reaģēju bērnībā. Un ja mēs neprotam, tā kā būt godīgi pret sevi vai neesam tajā apziņā, ka mēs mācamies to un saprotam, tā ir tā lieta, kur man ir šis infantīlisms izpaužās, kur es esmu iesprūdus savā bērna patērnā, bet ja tajā mirklī mums ego uztaisa sienu, ja, un mēs tikai sākam bakstīt tu esi vainīgs un sākam vainīgos meklēt, mēs vienkārši esam savā iekšējā bērnā. Jo iekšējais bērns vienmēr jūtās, ka viņam ir taisnība, viņš vienmēr meklē vainīgos un viņš nekad neuzņemās atbildību. Tas ir mūsu iekšējais bērns, tā mūsu daļiņa, kura nav attīstījusies, nav izgājusi no iekšējā bērna uz iekšējo pieaugušo, kas ir briedumu stāvoklis.
Jo, ja jūs paskatīsieties, jūs redzēsiet, ka katrs pāris ģimenē, ja, ir atšķirīgi risina situācijas. Ir cilvēki, kuri tiešām ir briedumā, kurš ir savā iekšējā pieaugušajā, viņš uzreiz ir kaut kāda situācija, kaut kāda domstarpība, viņi spēj sarunāties. Iekšējais pieaugušais vienmēr spēs uzklausīt otru pusi. Jūs varat redzēt ļoti daudz šos infantīlu cilvēkus, kuri ir Facebook grupās, kur viņi nespēja uzklausīt otru viedokli, un viņi vienkārši sāk apsaukāties, ja? Tīrs iekšējā bērna paterns, ja mēs bērnībā nezinājām, ko darīt, visvielākais ir vienkārši pateikt, ka otrs ir muļķis vai stulbens vai kaut kāda vēl savādāk, vienkārši apsaukāties. Un, ja mēs, protam, runāt, tad iekšējais pieaugušais izvērtēs situācijas, savāks informācija, kā tu skaties uz to situāciju, kā tu vērtē to situāciju. Viņš gribēs izzināt otru cilvēku, viņš spēs uzklausīt, pat ja otra cilvēka viedoklis redzējums ir pilnīgi pretēji, viņš vienkārši mierpilni spēs uzklausīt, un tad mēs katrs varam sevi testēt. Vai es vispār spēju uzklausīt cilvēku, vai es runāju virsū, vai es gaidu momentu, lai uzreiz argumentētu, un es nemaz neiedziļinos, kā otrs cilvēks jūtās. Nākošais, tad, kad mums ir šī informācija, vai mēs spējam pieņemt konstruktīvu lēmumu. Un tad, kad mums ir lēmums, ko mēs darām, kā mēs rīkojamies. Vai mēs rīkojamies kā bērni, ja man nepatīk, es nometu lāpstiņu, es iešu uz citus milžus spēlēties, ja? Vai es saprotu, man tās attiecības ir svarīgas, man tas cilvēks ir svarīgs, man ir svarīgi, ko viņš domā, kā viņa jūt, ja? Vai kā viņš jūtās šajā situācijā, un tad mēs skatāmies, kā mēs kopā varam risināt, kur es daru darbību, un otrs cilvēks dara darbību. Pat ja visu laiku ir sagaidīšana no viena, ja, un ir šis kādā cilvēkā no pāri ir šis iekšējais bērns ļoti aktīvs un prasošs, tu mani nemīli, tu mani tur neved uz vietām, tu man tur nepērs, tu man tur nesaki, ja, vai kāpēc tu man nesamīļi, vai kāpēc tu man nesabučoji, kāpēc tu tur noliki vispirms tur somas un tad tik mani apskāvi, ja. Ja ir šis iekšējais bērns, kurš ir visu laiku izsāldis, kurš nav mirklis, ka cilvēks ir pašpietiekams, viņš saprot, kad es dodu un saņemu, kad ir šī nepārtrauktā enerģijas apmaiņa, kur es saprotu, kad es arī varu pieiet un apķert, kur es arī aizēju un iedot to buču, kur es arī aizēju un apķeru, un kur šī mijiedarbība ir savstarpēji, mēs saprotam, kas otram ir svarīgāks, vai otram patiešām ir šīs dažādās mīlestības valodas, kas otram ir tas, kas viņu piepilda, kas viņu paceļ, ja? Un šeit, ja mēs neprotam būt iekšējā pieaugušajā un racionāli risināt un skatīties, kā mēs abi divi varam pildīt šo mīlestības trauku viens otram, tad aiziet tajā bakstīšanā un ļoti interesanti, ko varbūt arī tu caur savām attiecībām posms, ko esi izgājusi, mēs savās attiecībās ar vīru esam izgājuši to posmu, kur bija šīs te video atrašana, ja, kur gribās tā ko otram iebakstīt. Tu redzi, tajā video tur saka, ja, tā un tā. Un interesanti ir tas, ka visu to, ko tu meklēsi, un šobrīd gribu, lai tu paskaties uz to, kad visus tos apstiprinājumus, kur tu meklēsi, ka otrs cilvēks ir vainīgs no sava iekšējā bērna, tu viņus atradīsi. Tu viņus atradīsi, tu pierādīsi, ka visu laiku otrs cilvēks ir vainīgs, kad otram cilvēkam vajag darīt tā un šitā. Bet pašā pamatā ir tas, ka ja mēs nezinām vispār, ko mēs gribam, kāda ir mana mīlestības valoda, ja mēs nesaprotam, kad būs tas punkts, ko otrs izdarīs, kad būs pietiekoši, kad otrs varēs vai nu izspaust kaut ko, vai nu izdarīt tā, ka tu patiešām saki, jā, mans mīlestības trauks ir pilns, cik brīnišķīgi, ka tu man tā izdarīji, vai ka tu man tā pateici, vai ka tu tā uzdāvināji, kad saproti, kur ir tā robeža, kur ir pietiekoši, ja? Jo, ja cilvēks ir iekšējā bērnā, viņa trauks mūždien būs tukšs un viņš ir nepiepildāms. Ja tu esi briedumā, fiziskā briedumā, bet tu garīgajā briedumā neesi izaudzis tam līdz, tad parasti ir šī situācija, ka cilvēks ir kā tukšs trauks bez apakšas, bez dibena, kurā tu vari liet iekšā mīlestības vārdus un apliecinājumus un darbus un pirkt un vest, kur nekad nevar piepildīt.
Jo bērnam tā ir cita tēma, par to mēs runājām bērnu nodarbībās, kā bērna trauku var piepildīt. Bet tad, kad mēs esam fiziski pieauguši un mums gan emocionāli, gan mūsu uztverē, apziņā, briedumā ir jāiet līdz, tad ir šis fenomens, ka otra trauks ir nepiepildāms. Viņā tu vari likt un nekad tāda sajūta, ka nebūs gana. Un tad ir šis, kur mums ir jāsaprot, no kā es ņemu padomus, jo šobrīd, ja tu paskatīsies, ir tas laiks, ja mums nav racionālā domāšana, sevišķi šobrīd, kad ir visas šīs AI tehnoloģijas, ja, kur mākslīgais intelekts var uztaisīt video, ja, kur es pat redzēju, kur uztaisīts ir, kur Trudo aicina uz investēt naudu kaut kādā sistēmā, kur tu dienas laikā $1000 pelnīs, 150 ielietas, tur $1000 pelnīs. Un ja mums nav šīs kritiskās domāšanas, skatoties jebkuru tēmu, TikTokā vai YouTube, tad mums būs mētāšanās. Šis iekšējais bērns, ja viņam nav kritiskā domāšana, man nav pārgājis cilvēks briedumā, tad viņš nekad nesapratīs, ko tad viņam darīt. Un šobrīd mums ir tik svarīgi ieslēgt šo kritisko domāšanu, jo TikTokā vai YouTube tu vari atrast pilnīgi pretējas padomas. Piemēram, par avokādo. Viena saka, ka labs, otrs saka, bezmaz vai indīgs. Viena saka, no rīta jāēd lielas brokastis, cits saka, atdod savas brokastis ienaidniekam. Viena saka, ka sieviete tas ir ģimenes pamats. Ja sieviete ir vienkārši stulba, ja, viņa neprot vīrietim dot, un viņa neprot vīrieti iedvesmot, viss tādas attiecības ir nolemtas uz šķiršanos. Vai citus video, ja tu pameklēsi, tad tu atradīsi, ka nē, vīrietis ir visa pamatā. Ja vīrietis nedod sievietei, ja sieviete nav piepildīta, ja sieviete nejūtas lolota un apmīļota, tad tām attiecībām nav cerību. Visu to, ko mēs meklēsim, mēs atradīsim. Gribēsi atrast apstiprinājumu, ka tu esi vienmēr pareizā, tu atradīsi. Būs video, kur teiks, kad pie visa atbildīgs ir vīrietis, ja vīrietis neprot sievieti mīlēt, viss norakstāmas attiecības. Un ir vesela kauze ar video, kur atkal saka tieši pretējo. Kad no vīrieša nekas nav atkarīgs, kā sieviete, vai sieviete prot, vīrieti iedvesmot, vīrietim dot, un būt tur maiga un tāda attiecības ziedēs. Un tā mēs varam bakstīt mūžīgi viens otram. Tu man nededevi, tu man tur nepateici, tu man tur vēl kaut ko. Un tā mēs varam dzīvot savā iekšējā bērnā un bakstīt otru cilvēku. Un abi divi šajās attiecībās jūtās briesmīgi. Abi divi šajās attiecībās jūtās briesmīgi. Un lūk, un mums ir šis mirklis, kur mums vajag apzināties, bet ko tad es daru, un novērtēt, kādā briedumā es esmu, kādā briedumā ir mūsu attiecības, vai mēs spējam izrunāties, vai mēs viens otram vienkārši sūtam kaut kādus TikTok video, lai otram iebakstītu. Redzi, ko viņš tur teica? Ot tas priekš sevī. Un šajā mirklī es gribu padalīties ar vienu arī anekdoti, ko es dzirdēju tieši šajos mazajos klipiņos, kura bija, sākumā es dzirdēju to par sievieti, un es pastāstīšu to par sievieti, un fenomenāli bija tas, ka tieši to pašu pēc laika es dzirdēju par vīriešiem. Šī anekdota skan tā, kad sievietēm ir uztaisīts shopping centrs, kur viņas var iet iepirkties, un tur ir dažādi stāvi, kur viņas var nopirkt sev ideālo vīrieti. Pat tādu vīrieti, kādas viņas priekš savas dzīves grib. Un šo lielveikalu visas tur sievietes, brīvās sievietes, kuras grib savā dzīvē vīrieti, dodās iepirkties. Un noteikums ir tāds, ka šajā lielveikalā ir stāvi, un sieviete var doties tikai uz augšu. Viņa nevar atgriezties iepriekšējā stāvā. Viņa var, tiklīdz viņa ir pametusi šo stāvu uz nākošo, viņa vairs tur nevar atgriezties. Un lūk, un sievietes iet, un sieviete iet, un skatās pirmais stāvs, un uz pirmā stāva rakstīts. Šeit ir vīrietis, kuram ir darbs un kurš labi pelna. Viņa saka, viņa tādi iet un skatās, šeit ir vīrietis, kuram ir darbs un viņš labi pelna. Viņa skatās, brīnišķīgi vīrieši, viņš saka, bet vēl tur ir stāvi uz augšu. Aizies paskatīties, kas tajā otrajā stāvā. Viņa uzkāpa otrajā stāvā, un otrajā stāvā ir rakstīts, šiem vīriešiem ir darbs, viņi labi pelna, un viņi ļoti super izskatās. Brīnišķīgi izskata vīrieši. Brīnišķīgi izskata vīrieši, viņi iet un skatās.
skatās, un jā, tur tādi, un labi pelna, un labi izskatās. Kas tajā trešajā stāvā? Ja jau šeit ir tādi, kas ir izskatīgi un labi pelna, kas ir trešajā stāvā? Nu, viņi dodās uz trešo stāvu un tur rakstīts. Šeit ir vīrieši, kuri strādā, kuri labi pelna, kuri ir brīnišķīgi izskata, un viņi palīdz mājas darbos, viņi palīdz ar bērniem, viņi ir iejūtīgi. Wow! Fantastisks vīrietis, iedomājies, pelna, labi strādā, izskatās un palīdz mājās, palīdz ar bērniem, ir iejūtīgs. Kas ir nākošajā stāvā? Viņi uziet uz nākošo stāvu, un tur ir rakstīts, ka šeit ir vīrieši, kuri strādā, labi pelna, brīnišķīgi izskatās, palīdz ar mājas darbiem, ir iejūtīgi. Un gultā ir fantastiski. Sievietes sirds pukst. Iedomājies tādu vīrieti, būt tāda vīrieti savā dzīvē. Bet kas ir nākošajā stāvā? Viņi dodās uz nākošo stāvu, un tur rakstīts, šajā stāvā ir vīrieši, kuri strādā, labi pelna, brīnišķīgi izskatās, palīdz ar mājas darbiem, ar bērniem, ir iejūtīgi. Gultā vienkārši fantastiski. Un viņi saka komplimentus, dāvina dāvanas un vienkārši eleganti džentelmeni. Iedomājieties tādu vīrieti. Un saka, kas ir nākošajā stāvā? Tā viņa dodās uz nākošo stāvu, un tur ir rakstīts. Sveicināti! Jūs esat 1 859 sieviete, kā pierādījums, ka sievietes nav iespējams apmierināt. Un tāds ir šis stāsts, kad ar domu tādu, ka tev jau ir ideāls vīrietis, tu vari jau tādu dabūt. Un visu laiku šis dzinuls, ja nu vēl ir kaut kas labāks. Un šī anekdote, jā, tas ir kā doma, kad mūsu tas iekšējais, ka mums jau nav iekšējā līmeņa, kad ir pietiekoši, un mēs attiecībās saskaramies tieši ar to pašu. Vai tu zini, cik būs pietiekoši, cik tu būsi gandarīti, kad otrs cilvēks tev pasaka, izdara, kur ir tas slieksnis, vai mēs to apzināmies? Un tieši tādu pašu anekdoti es dzirdēju par vīriešiem, kur ir šis shopping centrs, kur vīrieši iet iepirkties pa sievietēm, kur bija ļoti līdzīgi, ja, kur ir izskatīga sieviete, kur ir gudra sieviete un izskatīga, ja, un viss pārējais, attiecīgi, ja, tur gultas lietas un manieres un biznes un darbs un tā tālāk. Un arī tieši tas pats, kad vīrietis tik iet pa stāviem, un bija tieši tas pats nobeigums, ka tas ir vēl viens tur miljonais apstiprinājums, kad lai cik brīnišķīga būtu vīrietim sieviete, ja, kad viņš, visu laiku tā, skrien pēc kaut kā vairāk. Un mums katram tā var būt, ja mēs neapzināmies sevi, ja mēs neapzināmies, ko tad es īsti tais attiecībās meklēju, ko es tajā dzīvē, kur ir mani šīs robežas, kuras spēju novērtēt, ka otrs ir brīnišķīgs, ka tā kā notiek, ka tas ir skaisti un labi. Un šodien arī to es ierosinu katram ikvienam pārvērtēt, novērtēt, jo mums ir ļoti daudz labo brīnišķīgo lietu, ko otrs cilvēks dara, kas viņā ir, bet mēs tik uzciklējamies uz kaut ko vienu, ja? Vai arī mēs neprotam, ir kaut kādas lietas, kur mēs arī neprotam otram pateikt, ja, jo mums ir šī iekšējā bērna trauma, kur mums bērnībā varbūt neļāva runāt, neļāva izteikties, un visu to, ko mēs gribējām, vienmēr tas tika nosodīts un nopelts, un cilvēks attiecībās nemaz neprot sevi izpaust, un jā, šo dziļo darbu mēs daram caur 5 šīm pamatprogrammām, jo katram cilvēkam tas ir atšķirīgi.